Nu, ko sveiciens, tiešām sveiciens ikvienam šajā radošajā, aktīvajā seminārā, kurā dalīšos ar idejām, kā mēs varam aktivizēt radošas stundas, interesantas stundas, dažādas metodas. Un, ja jums ir kaut kas padomā, droši dalieties, tāpēc droši arī rakstam, un pēc tam arī es atbildēšu uz visiem komentāriem. Un sirsnīgs paldies, kas jau ir iesūtījuši jautājumus, jo ir tiešām interesanti uzzināt, kas jums ir svarīgs un ar ko jūs ikdienā vispār sastopaties strādājot. Tāpēc sāksim pirmkārt. Esmu Sintija Kārkliņa, un šodien dalīšos ar radoši aktīvām, tādām spraigām idejām, viss par radot, un kā tad mēs spētu arī radot ar interaktīviem mācību materiāliem, jo esmu sapratusi, tas atvieglo darbu un liek tomēr arī mācīties pašiem skolēniem. Nu, ko tad vispār padalīšos, kas ir radot mūzika? Un, jā, kā mēs esam nonākuši līdz šim brīdim. Un tad ielūkosimies, radot mūzikā, jo šeit mēs redzam, ir draugs Titiņš pa vidu. Bērni viņu zina bieži vien. Un, ja esat pirmo reizi un skatāties, kas tas tāds ir, viņš ir tiešām mūzikas draugs, radošs mūzikas draugs, kas iedvesmo arī mani un skolēnus. Un caur viņu mēs īstenībā mācāmies, jo ik viens spēj būt radītājs tieši mūzikā. Un šis ir ģimenes uzņēmums, radot mūziku, un mēs ar vīru esam viņu izveidojuši. Sākām jau tālu atpakaļ 2017. gadā jau pirmās ieskices, un tiešām priecājamies, ka radot mūziku ir izaugusi līdz interaktīvām iespējām. Un sirsnīgs paldies arī ikvienam, kas ir iesaisties radot mūzikas komandā un mums palīdzējuši šajā izaicinājumā, jo materiāls veidot tiešām arī ik viens skolotājs, kas ir rakstījis un stāstījis arī savas lietas, ir ļoti noderējuši mums, lai mēs labāk arī saprastu, tāpēc dalieties katru reizi, kad jums ienāk kāda ideja, jo tas tiešām arī nonāk pie jums un vēlāk jau nonāk arī pie skolēniem. Kāpēc tam mēs vispār radam un kāpēc vispār ar mūziku? Es, Sintija Kārkliņa, esmu mūzikas skolotāja bijusi, bet jau no bērnības esmu apgūusi vairākus dažādus mūzikas instrumentus. Tajā skaitā arī klavieres, kā pianists mācījos, vēlāk jau pedagoģiju, un tad jau īsumā paralēli vēl spēlēju klarneti un apgūstu vēl joprojām aktīvi jāturpina mācīties čels un dažādi citus instrumentus, un vīrs arī aktīvi, viņš ir programmētājs, bet viņš aktīvi arī mācās bungas laikā. Šie mūsu tādi papildus hobiji, kad mēs esam sapratuši, ka ir feini apgūt šos mūzikas instrumentus, arī kaut vai, ja mēs esam pieaugušie. Tas interesantais moments arī radīt un izprast, ko tad mēs radām. Tāpēc arī noteikti dalamies ar tādām interesantām idejām. Un ko nozīmē vispār radīt un kā tad bērns var, kā skolotājs, kā vecāks var radīt, šo noteikti vēlos aktivizēt kā aktuālu jautājumu, jo šī radīšana nav tikai kā mēs copy-paste daram, piemēram, papagailis kaut ko pasaka un otrs papagailis atkārto. Šeit ir šis radīšanas process, kas aktivizē smadzeņu darbību, un strādājot arī skolās, esmu ļoti, ļoti novērojis, ka vislabāk bērns izprot tad, kad viņš rada. Un šis radīšanas process ir ikvienam radīts, un to es ļoti vēlos arī stāstīt un dalīties, ka mēs ik viens spējam radīt. Mums varbūt lēnām ir jānotic sev un jāaktivizē, un radīšanas vērtības ir arī atvērtība, ko mēs zinām tad, kad mēs klausāmies kādu izpildītāju mākslinieku, mēs gribam dzirdēt viņu nevis to saspringumu, to stresu, bet to atvērtību un arī ikdienā. Ne tikai kaut vai šis cilvēks, kas mācās mūzikas stundā, iespējams viņš nebūs mūziķis, bet tev atvērtība arī dzīvē, kas ir atklātība. Man ir bijusi ļoti svarīgi, tāpēc arī dalos vienmēr ar skolēniem un klientiem, un it sevišķi arī vecākus iedvesmoju skolotājus un koncentrēšanās spējas. Mēs tūlīt noteikti aktivizēsim arī koncentrēšanās spēles. Es uzreiz rādīšu, kā tas viss notiek, un ieklausīšanās sevī, ko mēs bieži vien tā arī laižam gar ausi un negribam klausīties sevī, bet pēc tam tomēr tā zemapziņa uzpeld, un mēs iemācāmies, ka tomēr ir jābūt atvērtībai. Un tad pirmā aktivizēšana, ko mēs ar skolēniem daram,
lai arī liels pārsteigums, bet tā ir meditācija. Un šobrīd, radot mūzikas materiālu, ir no 1. līdz 6. klasei, top 7 līdz 9. Un mēs tiešām ar skolēniem uzelposim. Mēs pamēģināsim arī kopā ar jums šo meditāciju. Es bērniem ļauju arī nolikt galviņas uz leju, kā katrs jūtās. Man vislabāk pat meditācija vispār patīk, kad es noguļos. Citi skolēni arī noguļās uz grīdas, bet tas ir tas moments, kad mēs ieklausāmies sevi un varbūt jautāsiet, kāpēc vispār vajag pameditēt. Šeit ir šīs koncentrēšanās spējas, jo tas skolēns ir atskrējis no citas stundas. Tas var būt sports, var būt ēšana, var būt agrs rīts. Un viņam ir jāadoptējās šeit un tagad. Un radot LV ir iekšā arī skaņu meditācijas, bet man arī bieži vien pašai patīk stundā novadīt meditāciju, tāpēc noteikti mēs kopā arī 1 minūti pameditēsim, jo 1 minūte sākumā ir īstenībā daudz, arī priekš bērna sākumā. Un tā jau varam aktivizēt līdz 3 minūtēm, bet tā ir pelpošana, nomierināšanās un spēja izdarīt lietas bieži vien, ka mēs neticam un liekas, mēs nevaram. Tad, ko šis skaņu trauks tiešām palīdz aktivizēt to, ka mēs esam mierā, nav apkārtējie, jo meditācija arī iemāca uzticēties sev. Ne jau skolotājs izdarīs to darbu, ne jau vecāks izdarīs darbu, bet atbildība ir pašā skolēnā. Tagad mums ir atbildība apgūt jaunas metodas un ieklausīties, kā tas notiek. Ko? Aizvērsim acis un ieklausīsimies skaņu traukā. Ielposim dziļu elpu un izelposim ārā. Elpa ir mūsu dzīvības avots. Es pasakos sev šodien, kad esmu nonākusi tik tālu, kur es esmu. Es pasakos sev un saku paldies. Izjūtot pateicību, mēs spējam tālāk arī attīstīties un būt atvērti iespējām. Dziļa ielpa un dziļa gara izelpa. Es pasakos savam ķermenim, kas katru dienu darbojās, un prātam, kas gūst jaunas zināšanas. Pateicībā paldies sev. Es lēnām atgriežos un atveru acis, tad, kad esmu gatavs. Šīs meditācijas es arī iesaku skolēniem paelpot pašam. Jau automātiski, ja mēs esam veikuši meditāciju, viņam pirms eksāmena bieži vien ir nervu stresi, uztraukumi, tad paelpot un uzticēties sev, ka mēs tiešām visu spēsim un paveiksim, ir ļoti, ļoti būtiski. Tāpēc aktivizē šīs meditācijas un liekas varbūt tās, kas tad tur ir tā paelpot, bet tā atbrīvošanās, jūs noteikti varat sev uzjautāt, kā jūs paši jūtaties šajā momentā, jo meditācijas es iepazinos pirms meditācijām pirms 4 gadiem, un kad kāds stāsta arī meditāciju, vieglāk mazliet atbrīvoties. Un, protams, skolotājiem ir izaicinājums, varbūt jāskatās klasi, tāpēc arī radot.lv uzklikšķinot var noklausīties meditāciju un arī mazliet sekot līdzi, ko tad tie skolēni tur dara. Vai varbūt kāds nav gatavs meditāciju un mazliet grib padīdīties, tad mēs varam noteikti pienākt pie viņa, uzlikt roku uz pleca un likt viņam varbūt nomierināties un kaut vai ar aciņām vaļā, ja viņš nevēlas acis ciet. Lūk, un meditācija tiešām ir tāds burvīgs, mierīgs process, bet turpinot stundas gaitu, mēs iesildamies. Un šeit ir interesants moments, kā jūs varat vērot arī video. Mēs aktivizējam, mēs sākam stundu, tātad mēs esam pelpojuši, un tagad jau mēs varam piecelties, jo bērnam ir jāmaina šīs jebkurā klasē viņam jāmaina ir metodas, jo koncentrēšanās maksimums ir 10 minūtes, un tad jau ir jāmaina šīs tehnikas. Un no sēdes pozīcijas man patīk arī piecelties,
Un ko tad mēs šeit varam darīt? Ja, piemēram, mēs klasiski zinām, noteikti, ka visi var ierakstīt čatā un pacelt rociņas, kas izmanto dziesmu, kad mēs sākam iedziedāties. Bet bieži vien tās balstiņas, protams, vēl varbūt nav iesildījušās, un tad šis moments ir sākumā, mēs sākam ar ritmu, mēs vispār iekustinam ķermeni, mēs atbrīvojamies, jo mūzika nav saspringta. To saspringumu es esmu redzējusi bērnos, esmu izjutusi sevī, tāpēc man ir ļoti, ļoti svarīgi kustēties, ar bērniem izkustēties, jo tas saspringums bieži vien pat vispār var veidoties no citiem aspektiem, tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, ka mūzika tomēr ir atbrīvošanās. Un tālāk jau mēs ritmizējam, un triks šeit ir. Piemēram, ja jums ir trioles tēmā, jūs ieviesiet šīs trioles, vai jums tēmā ir sinkopes, vai tikpat labi titi jūs sākat, titi tā, vai 4., 5., 6. klasē, jo vecākās klasēs jūs apgūstat tiešām jau sinkopētus ritmus, kaut ko sarežģītāk, jūs to visu ieviešat jau sākumā iesildoties, jo jūs liekat atkārtot, varbūt jūs jautāsiet, kā tas notiek, es saku tā, piemēram, sākumā es vispār neko nesaku, tikai sāku plaukšķināt, un viņi uzreiz atkārto. Un man nav pat arī disciplīna jāregulē, jo visi grib uzreiz darboties. Ritmizējumu. Un tad jau mēs tā, titi, tā, viņi atkārto. Tātad mēs dodam 2 vai 4 taktis, cik katrs var, kura klasa var iegaumēt. Un tālāk jau ir dziedāšana, piemēram. Es izmantoju uzreiz klavieres ieslēdzu, meldiņš ir notis uzreiz, un mums ir skaidrs, piemēram, viņam būs jānodzied tas meldiņš. Un tikpat labi mēs jau varam ieviest trīskani, mēs varam ieviest jebko, kas mums šajā stundā ir jāapgūst, un viņš jau apgūst tīri interesanti, jautri. Mēs vēl pa sāniem sasitām smuki plaukstas. Man ļoti patīk arī ar draugiem sasveicināties, un ir tāds jautrs kopības moments, un viņi pat neapzinās, ka viņi mācās. Un tas ir vislieliskākais moments iesildoties. Mēs dodamies tālāk un apskatīsimies. Es droši jums likšu kopā ar mani darboties, lai jūs saprotat. Visi dodamies uz radot.lv, kas jau ir klients vai kas nav klients, ir arī bezmaksas piekļuve. Jūs droši varēsiet to visu redzēt, kā tas notiek. Bet galvenā kļūda arī, ko skolēnam ir jāsaprot, mēs bieži vien varbūt kaut kur nesaklikšķinām. Ienāk tātad radot.lv, un tur stūrītī ir ienākt, un mēs ienākam tātad ar e-klasi, vai, ja vēl neesat klients, tātad tas būs e-pasts, ar ko jūs ienāksiet, vai kādu citu opciju, tātad e-pasts vai sociālie tīkli. Jūs droši ienākat, un jūs izmetīs uz manas darba virsmas. Es noteikti pagaidīšu ikvienu, lēnām tas process, bet galvenais tikt iekšā, un tad, kad jūs esat ienākuši, jūs redzat mana darba virsmu zelta burtiņiem augšā labajā stūrītī, un jums ir jāklikšķina uz to manu darba virsmu un sākt kursu. Tik vienkārši mana darba virsmas sāk kursu, mēs būsim kursā iekšā. Un ja jūs kaut kur kļūdīsieties, jūs neredzēsiet šo attēlu, bet jums ir jāredz šādi. Tas notiek, kad jūs esat kursā iekšā, lai mēs saprastu, un visforšāk arī bērniem ir praktizēt, tāpēc arī es jums aicināšu praktizēt kopā, klikšķinat, skatāties ar mani kopā, un noteikti izstāstīšu, kas tur ir iekšā, un visas idejas, kā to var pielietot, jo bieži vien, kā mēs zinām, ir produkts, bet kā lai viņi pielieto, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tas atvieglos arī jums laiku, un arī skolēniem iemācīs patstāvību. Mums ir 5 sadaļas, 5 lielas sadaļas radot.lv, un es sākšu no apakšas, ne no paša sākuma, bet ar 5. sadaļu, mans laimes cipars 5, ļoti patīk, un šeit ir zelta atslēdziņš, jo īstenībā ar šo mēs sākam, un kas tad ir paslēpies zem šīm zelta atslēdziņām? Mēs redzam, ir sadaļas, un šeit ir gan video, gan aprakstā, tad jums nav jāstraucās zem katras šīs darbības, zem zelta atslēdziņām, kas aktivizēs jums izpratni gan stundas plāniem, gan vērtēšanai, gan rīcībām, kas vispār šajā gadā notiks kopā ar skolēnu. Jums ir paskaidrots video, jums ir darba lapas uzdevumi un pat aktivitātes, kas tiešām aktivizē to, kad jums liks domāt, un speciāls sadaļas, par ko es vēlos parunāt, ir 2, un to ķersimies klāt, bet
ko vispār aktivizē šīs zelta atslēdziņas, un vēlos padalīties ar atvērtību. Tātad šis ir ļoti svarīgi. Bieži vien, kad mēs atnākam uz stundu, mēs jūtam, piemēram, vai uz šo semināru, mēs jūtam, es jau visu zinu. Tātad, ja man liekas, es visu zinu, tad bieži vien informāciju mēs negūstam. Līdzīgi kā skolēns, piemēram, jā, skolotāji, jūs tur varat stāstīt, bet es jau visu zinu, un atklājās, bet ir šis interesanti. Tātad atvērtība ir pirmais, kas radīšanā un radot mūzikā ir ļoti, ļoti svarīgs. Un šeit mēs redzam pateicība un zinātkāre. Es esmu speciāli izcēlus ar zelta burtiņiem, jo viss veidojas ar pateicību. Un, ja mums liekas, kas tad tur ir pateikties? Bet mēs vairāk tiešām zinām, kā par kaut ko pasūdzēties. Piemēram, skolēniem ir grūti, ir šis uzdevums, bet mēs aizmirstam tiešām pateikties, jo pateicība un zinātkāre veido attīstību. Jo pretēji tam, kas ir pateicība, tātad, ja mēs nepasakamies, mēs vairāk esam tādi dīgni, mēs nesaskatām iespējas, mēs neattīstamies, un ja nav tās zinātkāres, šis ir interesanti, man ir jāuzzina vēl, tātad mēs arī nemācamies, attīstība nenotiek. Un tā patstāvība, kas ir ļoti, ļoti svarīga, kas ir ielikt šajā radot.lv, ir tā patstāvība, kas skolēnam dod iespēju tiešām patstāvīgi mācīties, jo skolotājs ir viens un interesants fakts. Zinātnieki pierādījuši 100% uzmanību, tikai cilvēks spēj veltīt sev. Tātad, ja mums ir 30 skolēni, mēs nespējam viņiem veltīt 100% uzmanību, mēs tikai paši sev spējam veltīt šo uzmanību, izstāstīt vajadzīgo informāciju un tad palīdzēt viņa procesā, viņa patstāvīgajā procesā, kur viņš attīstās, jo katrs līmenis ir dažāds, tāpēc man arī patīk pieskaņot dažādas arī skolēniem pat uzdevuma tehnikas, kas viņam tieši palīdzēs attīstīt viņa patstāvīgo izaugsmes līkni. Un ķersimies klāt, ar ko, manuprāt, gads ir uzreiz jāsāk, jo varbūt kāds zina, kāpēc mums jāmācās, kāpēc ir šis priekšmets, kāpēc. Šis ir ļoti klasisks jautājums, ar to esmu sastapusies ikdienā, jebkurā klasē, kādam uzrodas šis jautājums, un tas ir īstenībā normāls jautājums, jo, ja mēs tagad mācamies arī, kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Tātad mēs zinām savus kāpēc. Mēs, piemēram, šajā situācijā aktivizēsim, mēs vieglāk arī sapratīsim, kā stundas plānot, kā darboties, dažādas metodas, tehnikas. Mums tas atvieglos un pašiem radīs interesantu ikdienu, bet bērns varbūt nesaprot, piemēram, kāpēc viņam tā mūzika ir jāmācās, un ja neviens viņam to nepaskaidros un kopā jau gada sākumā neizies, viņš atnāks tā, šis jau nav priekš manis. Un tad titiņš plāno ir tiešām ļoti individuāli, kā jūs vēlaties, vai nu jūs to darbināsiet ar katru individuāli, vai uzliksiet uz projektora un kopā izrunāsiet savu kopīgo mērķi. Tātad katram individuāli tas varētu izskatīties, ka mēs tiešām uzrakstam, mēs pirmkārt novērtējam, jo ja mēs šajā situācijā nenovērtējam, kur mēs esam, mēs tālāk arī nevaram paskatīties plašāk. Un šeit ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, tad katram ir svarīgi kas. Un šeit var droši dot impulsus. Es par skolēniem stāstu, varbūt vēlies kaut ko vecākiem parādīt, varbūt vēlas kādu mūzikas instrumentu, varbūt tev mīļākā dziesma. Un šeit ir arī lielākam plānam, kas ir visai klasē. Mums, piemēram, ir jāuzstājās Ziemassvētku koncertā, piemērs. Un tiešām paplānot, kaut vai tās būs 10 minūtes vienā stundā, bet jūs sapratīsiet, kāpēc. Jo šis kāpēc virza jūs tālāk uz dzīvi, un tas atvieglo arī skolēnam un skolotājiem šo sadarbību, jo ir atvērtība. Tātad titiņš palīdz plānot kopā, un ar to gads ir vienmēr jāsāk. Ir svarīgi to uzsākt, un to pat var arī otrajā pusgadā atsvaidzināt, jo plāni mainās. Īstenībā plāni mainās dažkārt pēc mēnešiem. Mēs esam sasnieguši, uzstājamies Miķeļa tirdziņā, un mēs esam to sasnieguši, tad tālāk ir cits plāns jāizvirza. Tie ir tie mērķi, kas veido šo kopības sajūtu. Un vēl viena lieliska sadaļa zelta atslēdziņā, ko jūs vēlāk varēsiet arī maši apskatīties, ir skanīgā pateicība. Un šī skanīgā pateicība ir stundas beigās, ja sanāk laiks uz 5 minūtēm.
Bērniem ir skaļi, jānodzied, jāritmizē, jāstāsta, kas viņiem paticis stundā, un visiem pārējiem skolēniem ir jāatbalsta. Ko mēs šeit mācāmies? Mēs mācāmies pateicību, bet arī iznākt priekšā, klases priekšā. Tas ir bieži vien grūti, bet mēs zinām, ka mums tas ir jāmāca bērniem, lai viņi spēj par sevi pastāvēt, lai viņi spēj arī kaut ko pateikt. Un it sevišķi arī, mēs zinām, augstskolās jāprezentē tālāk darbi. Un tad ir tā problēma, mēs nekad neesam bijuši priekšā. Un bieži vien arī priekšā bail nākt, jo tāpēc, ka kritizēs. Un šī kritika aizstāja pateicību, tāpēc mēs sākam ar skanīgām pateicībām, jo mēs pasakāmies, kas mums patīk. Mēs aicinam arī bērniem darīt to pašu, atbalstīt, un pēc tam skolēns redz, nav nemaz tik traki uzstāties priekšā. Jo, ja mēs nākam uz tādu vidi, kur mēs zinām, tad, kad prezentēs, mani nokritizēs, būs šausmīgi, būs traki, tad bērns pilnīgi nevis atbrīvojas, bet viņš pilnīgi paralizējas un nespēja ne parunāt, ir šie stresi, ir šie bloki. Un ir jārāda, ka mēs tomēr veidojam vidi tādu, lai bērns attīstītos. Un šīs pateicības arī skolotājiem ir ļoti svarīgas, lai zinātu, kas bērnam ir paticis, kas strādā stundā, ko mēs vēl varam vairot, jo bērni rada šīs idejas un ir tiešām ļoti, ļoti interesanti uzzināt. Un tur tie emoji tiek ievilkti iekšā, katram ir savs ritms, tur ir periods, 8 taktis un tiešām interesants ritmiņš, kurā viņi var izpausties brīvā, radošā improvizācijā. Man mīļākais brīdis ir tiešām stundas beigās skanīgā pateicība, jo ir tik jautri, tik feini, un bērni tiešām iemācās arī atbalstīt to, kas ir priekšā, nevis kritizēt. Nu ko? Ķersimies pie 4. sadaļas, un šīs ir spēles, un tās rociņas, kas ir apkārt planētai, ir ideja par to, ka mēs spējam arī radīt videi draudzīgus, tiešām videi draudzīgus materiālus, un kā tad mēs viņus spējam panākt, eliminējot. Mēs spējam izgriezt, smuki eliminēt, mēs rādīšu noteikti arī nākamās spēles, un šīs spēles ir bieži vai nu pa 2, piemēram, šī dambrete ir pa 2, tātad aicinājums ir eliminēt un saglabāt. Šīs burvīgās 3 spēles, kas aktivizē bērniem domāšanu. Šī dambrete ir tātad klavieru taustiņa, mēs mācāmies notiņas, mēs mācāmies arī pa pustonīšiem, kā tas vispār virzās, uz kurieni virzās, kur tie taustiņi iet uz priekšu, kādi ir tie nosaukumiņi. Un šeit ir ļoti, ļoti interesanti vērot, kā arī tie varbūt, kas nav gatavi piedalīties šajā spēlē, viņi ir atbalstītāji, viņi var būt tiesneši un skatīties. Un šajā momentā pats skaistākais bērni mācās, un jūs baudat šo procesu, kurā bērns mācās caur spēli, un viņam ir ļoti, ļoti interesanti. Un noteikti par nākamo spēli vēlos teikt sirsnīgs paldies arī skolotāji, kas ir dalījusies ar laminēšanu, ar laminēšanas ideju, jo šeit ir vairāk kā 30 dažādas lapas, un šo bingo ir grūti bieži vien katreiz izprintēt visiem skolēniem, bet ar flomasteru mēs varam tiešām darboties, mēs varam uzkrāsot un pēc tam notīrīt ar mitro salvetu, un mums ir atkal burvīgs darba laps, ko var katreiz izmantot. Un vēl viens triks ir, piemēram, aktivizēt arī darbu grupās, jo kāpēc uzskatu, kāpēc darbs ir grupās ļoti, ļoti svarīgs? Komunikācija. Mums ir jāiemācās arī komunicēt ne tikai ar sevi, bet arī apkārtējiem. Ir jāiemācās pieklājība, cieņa pret sevi un pret apkārtējiem. Tāpēc arī ir vērts, piemēram, ja ir 20 skolēni, 30 skolēni, izdalīt tikai 6 lapas vai 8 lapas, sadalīties pa grupām, un tad katrs vienu mūzikas instrumentu atzīmē. Tur ir mūzikas instrumenti, viņi klausās, kā jau bingo, viņiem ir jāuzvar vai nu pa diagonāli, vai taisna līnijā ir jāatrod, mums te ir 5, 1, 2, 3, 4, 5 instrumenti uzvaras, un tad jau skanīgs bļāviens bingo, bet viņi šajā situācijā tiešām mācās mūzikas instrumentus, pat neapzināti, tiešām klausās, meklē ļoti radošu un interesanti tiešām ir šī spēle. Un titiņu cirks ir arī kaut kas burvīgs un fantastisks,
Jo šeit mēs varam ļoti daudz cilvēku spēlēt un doties īstenībā uz priekšu. Un blakus ir kāds mūzikas instruments, ar ko mēs atskaņojam. Tātad, vai mēs esam uzkāpuši diez, bemolu, vai kaut kāds termins ir, un mēs mācāmies terminus. Un tiešām ir ļoti, ļoti interesanti tādā veidā arī pamācīties. Un liekas, mēs tagad atpūtīsimies, mēs uzspēlēsim spēli, bet šajā procesā arī mēs mācāmies. Un eliminēšana tiešām strādā. Tā palīdz mums neprintēt materiālus, taupīt, saglabāt, un kad ātri vajag, tad mums ir tiešām ko parādīt un ko arī izspēlēt brīžos, ka vajag arī atslodzi. Un šīs spēles nav domātas ļoti ilgi, tur ir sākot no aptuveni 8-10 minūtēm, maksimums līdz 15 minūtēm. Tā arī šīs spēles ir radītas, lai tas neaizņem pirmām kārtām visu stundu. Un mēs arī, ja vēlamies visu stundu, piemēram, tuvojas brīvlaiks, mēs vēlamies atpūsties, mēs varam 2 reizes uzspēlēt. Jā, bet spēles ir radītas tiešām, lai mēs aktivizētu tādu ātru atpūtu, bet, protams, arī paralēli mācītos. Nu ko, un esam pie trešās aktīvās sadaļas, kas ir teorija. Un šis 34 cipars ir. Mēs šobrīd uz ekrāna neredzam visu, bet, ja jūs esat radot.lv iegājuši, jūs redzat, cik tur ir daudz. Tur ir 34 sadaļas, tātad nodaļas par katru tēmu, kas jums interesē, kas ir aktuāli, ko vajag tagad skolēnam mācīt, ko pat skolēns grib mācīties, un iespējams viņš pat varbūt grib mācīties un atkārtot mājās. Un kas tad šajās sadaļās slēpjas? Ja mēs atveram vienu no sadaļām, mēs redzēsim pirmkārt video, mazu teorijas video ieskatu, ļoti skaidru, lai atkārtotu stundā vai mācītos no jauna, un aicinājums arī bērnam mājās tiešām noskatīties, jo mūsdienās jau dators vai telefons ir pilnīgi saprotama lieta. Varbūt kādreiz tā nebija, arī manā laikā bērnībā tā nebija. Dators bija brīnums mājās, telefons man bija tikai no 14 gadiem, bet šobrīd tiešām bērniem ir telefoni vai ir kāda planšetīte, varbūt ir kāds dators mājās, kur arī tad, kad viņš nav skolā vai vēlas kaut ko atkārtot, šī patstāvība turpinās. Skolotājs netiek tramdīts e-klasē, varbūt vecāks arī netiek tramdīts, jo bērns spēj ienākt un paskatīties mācību video 2-3 minūtes, un tas ir maksimums, manuprāt, 4 minūtes ir maksimums lielākais video, kas aktivizē to sapratni, izpratni tālāk tiem, ka labāk tomēr vizuāli izlasīt tekstu, ir šī teorija, un tad jau ir arī dziesma kāda par šo tēmu, un ir svarīgi redzēt, ka ir 1. 3. klasē, un tad ir 4. 6. klasē, kas arī ir jaunums, protams, kur ir šī teorija un ir šīs darba lapas, jo tālāk mums ir vērts pievērsties darba lapām, un darba lapas paslēpjas zem stunda, katra stunda ar aktīvām darba lapām, un darba lapās arī slēpjās viss kaut kas interesants. Un galvenais mērķis darba lapām ir kļūdīšanās princips, ka mēs ļaujam attīstīties caur kļūdām, neuztraukties, atzīmēt ar dažādām krāsām. Tas ir liels fokus darba lapās, un ir dažādi knifi un triki, kas ir paslēpti darba lapās, ko mēs noteikti pārunāsim un uzzināsim. Kā tad viņus izmantot, jūs droši tur var uzklikšķināt leju pielādēt, un mēs viņu varam uzlikt uz ekrāna. Tātad mēs atkal taupām papīru, mēs paņemam nošu burtnītes bērniem, aicinām, piemēram, mēs neprintēsim visiem skolēniem šo darbu lapu, jo mēs viņu varam veikt vai nu uz lapas, vai nu nošu burtnīcā, un ir tāds miers. Ir laiks, nav jātērē printēšanai, bet tāda mēs uzliekam uz projektoru, vai nu mēs uzliekam arī uz interaktīvās tāfeles, kur mēs varam vēl pārrakstīt pāri šai darba lapai. Tā ir ideja kopā ar skolēniem un noteikti pārunāt. Ja situācija ir tāda, ka skolā nav ne interaktīvās tāfeles, ne projektori, mēs varam arī uz datoru uzlikt, pagriezt, pastāstīt, mēs varam nolasīt bērni, ātri paskatīties, kā tas izskatās uz datora, vai arī šo kā mājas darbu uzlikt, jo tur ir viegli nokopējami linki. Tātad šai darba lapai links, un mēs aizsūtam bērnam un konkrētajā uzdevumā.
Un ir tiešām burvīgi saprast arī to momentu, kad bērnam ir jānozīmē, piemēram, kaut vai ceļš ir jānozīmē. Jebkura nozīmēšana nozīmē koncentrēšanos, uzmanību. Tātad skatāmies, ko zīmējam, klausamies, vēlreiz pārlasam paši. Atkal šī patstāvība, bet dažādas maņas tiek aktivizētas, tāpēc ne tikai tādu gatavu izprintētu darba lapu. Vienkāršāk liekas, ir, protams, darba lapas, kuras ir vērts izprintēt, bet ir darba lapas, ko ir vērts uzlikt uz ekrānu, tiešām parādīt. Un daudzas darba lapas tā arī ir veidot. Šī ir tā zelta atslēdziņas ideja, ka darba lapas mēs droši varam uzlikt uz ekrānu, un tad uz lapas vai uz burtnīciņā mēs darbojamies. Un 4. 6. klases repertuārs mēs arī to pašu aicinām darīt, nozīmējam, izstāstam, paskatāmies un tiešām darbojamies kopā, jo katrs bērns arī pārakstot kaut vai to uzdevumu, kaut ko labāk saprot, jo cik tur reizes skolotājs nolasa, un tā kāds bērns man pasaka, es nesapratu vēlreiz, bet tā patstāvība ir jāveido tad, kad viņš tiešām pats skatās, ko viņš nav sapratis, un lēnām arī izlasa un velta laiku, jo katram tiešām šīs darba lapas ir individuāls, un šis laiks arī ir vērts viņu nesteidzināt, bez stresa, mierīgi arī paveikt. Un mēs esam nonākuši līdz 2. sadaļai, kur Titiņš dziesmo. Noteikti apstaties šo sadaļu, jo šī ir klasiska sadaļa ar nošu materiālu, tātad dziesmām, ir video, jūs varat dziedāt kā karaoke, un jūs varat arī uzlikt šo fona mūziku un darboties, ka tiešām ir vajadzīgas notis, bet mēs attīstījām tālāk, un šī radot sadaļa ir, manuprāt, viena no aizraujošākajām sadaļām, ko mēs varam kopā ar bērniem darboties. Kopā ar vīru mēs esam šo te paveikuši, un sirsnīgs paldies tiešām vīram, jo kopējs darbs ir bijis un vēl joprojām turpina attīstīties, jo šis rīks mums ir tiešām ļoti, ļoti jauns, un es dalīšos ar visām interaktīvi traki radošajām iespējām, un mēs leksim tiešām iekšā, jo šeit jau var arī redzēt video, es aktīvi darbojos pie interaktīvās tāfeles, kur mēs varam zīmēt, to arī aktivizēsim projektoriem, ka jūs varat mierīgi ar pelēm darboties un katru skolēnu arī pieaicināt. Bet šī lieta ir ļoti burvīga, jo, kā mēs zinām, mēs klaviatūru, tad, kad skolotājs, piemēram, spēlē klavierus, bērns tiešām neredz, kas notiek tajā brīdī. Viņš neredz to klaviatūru, viņš neredz šīs notiņas, un nav tāda sapratne. Un varbūt arī kņada sākās, ir sevišķi tā, ka mēs sakam, nākam visi bērni pastīties pie klavierēm, un kas notiek, mēs kaut ko rādam, un visi pārējie kaut ko ballējās aiz muguras, un nav tāda mācīšanās. Un šeit ir klasiskais princips, ka tāfeli priekšā, un bērns tiešām redz, ko viņš rada, ko citi rada, ko skolotājs rada, un kopā arī mācās. Un šeit arī mēs varam skatīties, ka kopā mēs šīs notiņas arī apgūstam, mēs darbojamies, vai nu tā tad pie datora, ja tas ir projektors, vai nu pat taisno pie interaktīvās tāfeles. Un jā, kopā visi pārējie bērni redz, un tur ir pluss, ka mēs varam pievilkt lielāku ekrānu, mēs varam pievilkt mazāku ekrānu, un tad skatīties jebkurai klasē, tiešām arī 7, 8, 9, aktīvi saprast, jo mēs bieži vien mācāmies to teoriju, mēs kaut ko izlasām arī no grāmatām, un mēs nesaprotam, kā viņu pielietot arī tieši pie tā instrumenta. Un visvienkāršākais veids, kā saprast mūzikas teoriju, mēs sākam ar klaviatūru, kur ir viegli izstāstīts. Tas lielisks pierādījums arī, ka skolēniem pašiem interesē. Un ir tāds interesants izaicinājums, teiksim tā, ka tad, kad visi grib pēkšņi pie tāfeles, tad mums ir jāuztaisa rinda, un pārējiem ir jādzied. Šajā situācijā viņiem bija jāaktivizē do, re, mi notiņas, pirmās 3, ko mēs sākām. Un visi pārējie dzied līdzi, bērniem ir kaut kas jādara līdzi, un tā tad skan šīs notiņas, un mēs kopā visi ar bērniem arī vai nu ritms darbojās, vai nu dziedam, bet kopā, visi kopā dara. Nav tā, ka varbūt
es tagad skaties, kā es darbojos, vairāk bērniem likt darboties tiešām un arī pārējiem atbalstīt, cik viņi ir klasē. Un tad, es aicinu ikvienam atvērt šo nošu rīku, jo mēs kopā pastīsimies un iziesim visām versijām, kā tad jūs varat viņus izmantot jūsu situācijās, gan skolā, gan muzikas skolā, gan mājās. Un jūsu uzdevums ir iet nošu rīks un radot. Ja esat klients, jums būs radot. Ja jūs neesat klients, tad bezmaksas demo versija. Droši mēs uzklikšķināsim un pastīsimies. Es izvadīšu katrā nodaļā arī, kas notiek un ko jūs varat paveikt, jo es zinu, ka jūs spējat vēl vairāk paveikt nekā man šeit ir vēl ideju, jo tiešām bērni ģenerē tik daudz fantastisku ideju, un noteikti ar dažām padalīšos, ko bērni arī ir izdomājuši un ko paši skolotāji ir dalījušies. Nu tad ko? Visiem ir nošu rīks vaļā, tā vislabāk īstenībā arī saprast. Šeit ir opcija veidot arī diskusiju un dalīties. Paldies ikvienam, kas jau ir dalījies diskusijās ar jaunām, interesantām idejām. Un šīs bultiņas palīdz ekrānam varbūt noņemt sānu, lai nav varbūt tāda vēlme kaut ko citu lasīt, bet zem radot pirmā rīka, kā mēs redzam, ir šī aktīvā klaviatūra. Es viņu uzreiz aktivizēju pa visu ekrānu, un tiešām tas triks ir, ka mēs varam palielināt vai sašaurināt šo ekrānu, lai visi skolēni redz, jo katram arī savādāk ir tomēr tā tāfelīt vai projektors. Un tad atceramies, ka to var izmantot gan uz projektorus, jebkuru īstenībā viedierīci, jebkuru kāda situācija klasē, vai datoriņš vai projektors interaktīvā tāfele bērnam, nezinu, kāda planšetīte ir pat skolas, kurām ir šīs planšetītes, un pielāgots ikvienai šai viedierīcei, un tad pirmais, ko mēs vispār varam darīt, kas ir lieliski, mēs esam kaut ko apguvuši. Piemēram, teoriju par trīsskani. Un kā tad tas izskatīsies? Mēs šeit prezentēsim, bērni beidzot redzēs trīsskani. Mēs varam mainīt, protams, nošu ilgumus, jo jums pēkšņi sinkopas, mēs izdziedāsim šo trīsskani sinkopēs. Mēs atskaņosim, klausīsimies, mēs mainām arī taktsmēru, vai mēs mainām tonalitātes, vai mēs mainām tempus, ja tie ir instrumenti, ko mēs varam mainīt. Tur ir dažādi tembri, kā tad ieklausīties un vispār diapazonus uzlikt. Dziedāsim līdzi, mēs arī plaukšķināsim, ritmizēsim un apgūsim teoriju. Mans mīļākais uzdevums, man liekas, ir iekšējās dzirdes treniņš. Piemēram, šis trīsskanis. Ar iekšējo dzirdi mēs uzliekam vienu pauzīti, tad mēs tālāk ieliksim notiņu un būs pauze. Un viņam būs jānodzied, piemēram, šeit jau veidojas liels leciens, kā intervāls, bet iekšēji dzirdi un gāmu arī mēs varam uzrakstīt, un tā mēs atskaņosim, mēs pat arī pauzes mācāmies šajā brīdī paklusēt. Un nodziedāt tiešām to do, sol, un iejusties, un tiešām vērts ir kopā arī ritmizēt, un tā arī aktivizējot šo iekšējo dzirdi. Šis princips man ļoti, ļoti patīk. Un mēs arī varam uzrakstīt kanonu, kaut ko varbūt vienkāršu, kaut ko nepārāk sarežģītu, tātad viens solis atpakaļ dzēst, visu uzreiz nodzēst, un mēs varam kanonus dziedāt ātri, mēs varam kaut ko vienkārši arī sakomponēt. Ja mums ir tas trīsskanis balstīts, piemēram, būs mums tāds interesants kanons uz, mana fantāzija tiešām uz, ja mēs trīsskani turpinam, pierakstīt, ko tad kanoniņš mums tur darīs, tur tālāk, un, mīso. Un pieņemsim. Un mēs palaidīsim tātad ik pa 2 taktīm. Sākšies šis kanons, cik reizes vēlamies atkārtot. Tas ir brīvi pēc jums. Diezgan ātri. Var lēnāk. Kanons ir izaicinājums ikvienam, kad mēs sākam un tiešām uzlikt varbūt uz 60. Un tad ierādīt ar rociņu, tagad
otra komanda dziedās un izdziedāt tiešām šo trīskani. Šī ir ideja arī kanonam, vienkāršiem kanoniem. Un, ja ir kāds arī muzikas skolas bērns, viņi labprāt paši izdomās kanonus, mēs pastāstam kanonu noteikumus, kad ir vēlams labskaņa starp divām taktīm ievērot. Un ir ļoti, ļoti interesanti. Un šeit, ja ir interaktīvā tāfele, mēs arī varam veidot divbalsības. Un kā tad tas izskatīsies? Tātad tas pats mūsu do, re, mi, ko mēs ar skolēniem darbojāmies. Bērni paralēli, ja es spēlēju šo apakšu do, re, mi, un bērni spēlēja augšu do, re, mi. Un tas bija tiešām ļoti, ļoti interesanti, jo tiešām skolēniem bija tāds mēs varam arī divbalsību uztrenēt. Un tad ir atkal divas komandas, un mēs darbojamies arī ar divbalsību. Jā, bet tas notiek interaktīvā tāfelē. Viņi var reizē uzspiest, vai arī uz planšetes. Viņi var reizē tiešām darboties. Mums šeit ir viena pelīte pagaidām, ja mēs darbojamies, piemēram, uz projektoru un uz datoru. Bet uz interaktīvās tāfeles šeit notiek paralēli divbalsība. Mēs varam arī akordus uzspiest uzreiz. Un, ieklausīties visās trīskaņas skaņās, viņas redzēt. Un, tas ir plus interaktīvai tāfelē. Nu, kādas vēl ir idejas? Idejas ir, protams, kāpēc šī te programma saucās Radot, tāpēc, kad ir vērts radīt savus meldiņus. Un tā tad turpinām trīskaņu tematu. Man ļoti iepatikās, es ceru, ka jums arī. Trīskanis un bērnam paspēlējies ar trīskani. Varbūt tētis te uzdziedās lejā. Un, piemēram, pa trīskaņu skaņām. Tātad kronis trīskanim galvā ir, viņš ir varans. Un tiešām darboties un saprast, es spēju komponēt, nemaz nav tik grūti. Un mēs varam tieši visi pārējie bērni mācās šajā brīdī, kad kāds darbojas pie šīs tāfeles, un skolotājs arī var palabot kādu. Ja mums pēkšņi šeit iespēlējās kaut kas cits, un labi, mēs vienu solīti atpakaļ, mēs varam apvilkt arī un pastīties labi. Vai tad lā ir do mažora trīskanī? Nē, tad būs sol. Un ar jebkuru šo teoriju mēs varam paspēlēties, tad, kad bērns rada savus meldiņus, tie var būt ļoti maziņi. Un, piemēram, flauta. Mums to atskaņo, mēs mācāmies par flautu, mēs vispār uzzinām, vai flauta varētu spēlēt tik zemu, vai viņa spēja šo diapazonu uz sol. Tiešām paspēlēties arī ar instrumentiem, ar šiem tembriem, arī tad, kad mēs mācāmies kādu instrumentu un pašiem radīt, arī uzrakstīt diapazonu, paklausīties, kā viņš skan, nebaidīties no tā, jo aktivizēt tālāk ir dziesmas. Un, ja mēs sākam ar Ajā Žūžu, piemēram, šeit ir vairāk kā 100 dziesmas iekšā, mēs arī meklētāji var uzrakstīt, kuras sirds vien patīk, man pēkšņi prātā nāk Ajā Žūžu. Mēs arī varam pārunāt, kuras ir trīskaņas skaņas, atzīmēt viņas, vai mēs arī viņas pārrakstam. Mēs varam arī apstīties Ajā Žūžu meldiņu, tātad viņa tekstu, ja mēs esam vai nu aizmirsuši, vai vēlamies to dziedāt, mēs arī ritmizējam. Šeit mēs arī kārtīgi ritmizējam, un šeit ir pavadījums. Mēs izvēlamies, vai mēs gribam pavadījumu vai nē. Tātad poga šeit ir gribam, negribam. Un noteikti pirmajā reizē temps ir ļoti, ļoti svarīgs. Mēs varam tiešām ļoti lēnām izsakot līdz notiņām. Un šeit ir arī svarīgi pastīties, ka mēs mācāmies arī, kur tad klaviatūrā uz šīm nošu līnijām atrodas katra notiņa, kura aizmirstās. Es sevišķi sarežģījumi sākās ar dieziem bemoliem, ka tas jau ir daudz priekš bērna. To visu apgūt un tiešām mierīgi. Šajā brīdī mēs arī varam plaukšķināt smuki lēnām flautas pavadībā. Un arī ritma zilbes, piemēram, runā tā, 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 tā.
un pat aicināt līdzi, ja ir arī klasē, piemēram, mūzikas skolas bērni, šī ir ļoti interesanta ideja, aicināt viņus arī piespēlēt līdzi ar savu instrumentu kopā, lai viņam ir lielāks varbūt izaicinājums, lai ir interesanti, kāds varbūt vēlas piesaisties tiešām pie klavierēm kopā, iejusties mazā kopējā orķestrī. Un sevišķi tie bērni, kam nav skaidrs šīs notiņas, vēlams ir tiešām varbūt pienākt tuvāk pie ekrāna un paskatīties, kā darbojās ar mieru, jo mēs zinām, ka daudz arī beidzot 9. klasi tiešām nezin šīs notiņas, bet šeit mēs mierīgi, bez stresa varam atkārtot, jo daudz priekšmeti ir skolā, un mēs to akceptējam, mēs to zinām un aizmirstās, un var tiešām praktizēt. Man arī patīk šī lieta, ka mēs ņemam arī rociņu un rādām, kur tad notiņas dzīvo tiešām starp līnijām. Vai viņas dzīvo uz līnijām? Es lēnām tikai akceptēju tagad uz un starp, jo mēs varam arī pateikt, ka, piemēram, re notiņa dzīvo starp pirmo palīgu līniju, un viņa dzīvo, šeit mēs varam parādīt, starp pirmo līniju, un arī bieži vien uzmanīgi saskaitīt to īkšķi, kas sākas pirmā nošu līnija, otrā, trešā, visu līniju kopu lēnām arī rādīt. Vai nu mēs tiešām dziedam šādi, bet ar bērniem man vēl ļoti patīk par elpas ceļu rādīt rociņu. Es viņu saucu par lupatiņu, rokā lupatiņu, jūs varat ar viņiem palasīties arī radot.lv. Tātad mēs rādām skaņu augstumu, jo roku zīmes bieži mēs apstājamies tajā situācijā, ka mēs mainām tonalitātes un ir daudz zīmes, ir grūti visu to parādīt. Tad mēs ar šo norādam ar šo roku kā lupatiņu brīvi, ceļam uz augšu, uz leju. Tātad šajā situācijā es rādītu do, re, mi, fa, so, mi. Un kārtīgi tiešām to do līdz puncītim, cerams, ka visi var redzēt, nolaist lejā, un tad mums augšējais do šeit rāda tādu kareivīgu, ka ir ticis augšā. Un tiešām atbrīvoties un saprast tās skaņas, jo klaviatūra arī mums skaisti rāda, ja notiņas, tātad skatāmies uzmanīgi, šeit klaviatūra rāda līdzi, un arī bērnam vērš šo uzmanību, klaviatūra notiņa iet uz augšu, paskatāmies, jo, protams, ka tā izklaidība, un ja mēs nepievēršam šim uzmanību, bieži vien arī nepamana, bet tur tiešām iet līdzi notiņas. Un tā lēnām, un tie bērni, kas tiešām notiņas nezin, viņi neskatās uz šeieni, viņi skatās te uz klaviatūru un arī dzied to, ko tā klaviatūra liek, un viņš šeit redz arī, iegaumē lēnām notiņu do uz palīgu līnijas zem, pirmās līnijas uz pirmās, un tā klaviatūra jau rāda priekšā, tāpēc bija vērts šo špikeri ielikt, lai redzētu, kas tad melodijā notiek, un pievērst tiešām šo uzmanību, kur tad šī melodija virsās. Un vēl viens draugs, ko esam tikko pievienojuši, ir spēles sadaļa. Droši varam uzklikšķināt, kur tagad ir gammas. Mēs esam tikko sākuši, un ja mums ir trīsskanis, mēs izvēlēsimies trīsskani, un tad bērnam būs jātrāpa tas, ko rāda, un visi pārējie droši var arī dziedāt līdzi. Pareizi bija mums. Tātad trīsskanis ierāda, kur tad mēs esam ar šo spēli. Mēs aktivizējam, ko mēs esam apguvuši, ko mēs esam sapratuši. Un šeit tiešām var spēlēties un mazlietiņi tā kā visiem kopā izmēģināt, nemaz nebija tik grūti, jo bieži vien, ja skatāmies skolotāji, piemēram, nospēlē, vai tas tik grūti, es neko nesapratu, un šeit tā kā nostiprināt zināšanas, ka tev mierīgi kāds arī pasaka priekšā, un tev nav nekādu uztraukumi. Nu ko, es domāju, ka jums vēl radīsies 101 ideja ar šo radīšanas klaviatūru. Un es ceru, ka tiešām jūs iedvesmoja, un es labprāt atbildētu arī uz jautājumiem, un kas ir radušies, jo noteikti idejas vairo idejas, un tāpēc mēs esam arī kopā šeit. Es lēnām jau sākšu lasīt, un jūs droši varat iemest uzreiz. Pirmsskolas tieši. Jā, interesanti ideja. Šobrīd
mēs fokusējamies uz 7, uz 9. Un, jā, man ir šī ideja galvā, teikšu atklāti, jo esmu uzaugusi pedagoģu ģimenē. Un, mana mamma ir pirmsskolas mūzikas skolotāja, un jā, es esmu viņai gājusi vienmēr līdzi. Un esmu pats strādājusi arī pirmsskolās, un šis posms ir, es jūtu, protams, sevi tā kā skolā vienmēr no pirmās klasītes. Un, jā, bet man šī ideja ir bijusi. Un es ļoti ceru, ka viņi realizēsies. Pagaidām lielais projekts 7 līdz 9 top, bet pirmsskolas es ļoti ceru, ka varbūt rakstiet arī idejas daudz, kas jums ir vajadzīgs. Jo, cik es saprotu, pirmsskolās ir parādījušās arī interaktīvās tāfeles, ir pat projektori. Man prieks dzirdēt, es esmu dzirdējusi no pedagogiem, kam viņas ir. Un, jā. Un jautājums nākamais. Par šo programmu, kur viņu iegādāties, kā un kas un kur un kāpēc. Jā. Tūlīt es jums nodemonstrēšu, kur mēs varam to visu apskatīties, jo radot.lv ir gan individuāli, mēs varam iegādāties, un mēs varam iegādāties kopā ar skolu. Tad cenas mums ir pie cenām. Tātad vai nu jūs nopērkat privāti, tas ir mēnesī tagad 7,95, vai jūs paņemat uz gadu 6,4 gadā kā vienam lietotājam. Un tad, ja skola to pērk kā juridiska persona, tad ir skolotājiem nopērkot pa 5,4 eiro. Tātad skolotājs tiek, bet viņš, protams, nevar ielogoties ar e-klasi, jo e-klase nāk klāt ar grupu. Tātad, ko mēs rekomendējam, tātad katram skolēnam, lai tad viņš spētu mācīties, tad ir atšķirīgi no grupas. Tātad līdz 200 skolēniem tas būs 245 eiro. Un koris ir 395 eiro. Tas nav ierobežojumi, jo skolā mēs zinām, ir skolēnu skaits līdz 1000. Tādā arī es darbojos. Un tiešām ik viens tad ir tik daudz notiek šie procesi, ka ir katram skolēnam arī šī atbildība, ka viņš darbojās un viņam ir šī piekļuve dota. Un noteikti varat arī bezmaksas versijā ienākt un izmēģināt un pastīties, visu kārtīgi, paspaidīt un redzēt. Skolām tas ir droši, var rakstīt mums, var pieteikties, izpildīt formu, var mums uz e-pastu uzrakstīt info@radot.lv. Tik vienkārši, bet var arī formu izpildīt radot.lv un pieteikties pēc vēlmēm, ko vajag. Un tiešām izplānot, kurš tad plāns derēs jums, un atšķirībā arī no skolēna skaita. Jo tā atbildība, ko es esmu sapratusi, ir tāda ļoti svarīga, kad mēs, kā skolotājs, nespējam izlēkāt visiem, un skolēns jau mācās. Mēs kopā ar skolēnu mācāmies, bet mēs nemācāmies viņu vietā. Un šī ir arī man tāda ļoti, ļoti interesanta mācība. Tā. Jā, šī varavīkšņu krāsa. Varavīkšņu krāsu, paldies. Īstenībā arī pagājušajā gadā mums uzpeldēja šis jautājums arī tad, kad mēs vadījām kursus. Sirsnīgs paldies ikvienam, kas dalās ar situāciju, jo noteikti mums ir doma īstenībā šo klaviatūru izveidot dažādās krāsās, jo mūsdienās man ļoti patīk šo te pieminēt, jo mums arī īstenībā radot mūzikas grāmatiņā iet pēc radot krāsām, jo tālāk bērns pats veidos tās savas krāsiņas. Mums šeit tītiņš varavīksne, īstenībā man arī ļoti tuvu ir varavīksne, bet radot mūzikai savas krāsiņas un paskaidrošu varbūt Aši, kāpēc, jo katrs metalofons, katra firma ražo savas krāsas, ne visi ievēro varavīksni, un es sapratu, ka iešu pēc sava ceļa un Aši paskaidrošu, kāpēc. Varavīksne kā tāda, ka mēs simbolizējam, turamies varbūt tikai pie varavīksnes kā krāsas, ir šajā situācijā nerada to, ka varbūt, ka mēs redzam ar acis tiešām varbūt to pašu varavīksni, ka mēs skatāmies debesīs un ka tikai tādas būs šīs mūzikas krāsas, jo mēs vēsturiski zinām, ka komponistiem arī bijušas dažādas tā kā dzirdes krāsas, ko viņi dzird, un pēc tam ir vērts arī bērnam pašam attīstīt to, ka mēs varam mēģināt, tev, piemēram, do skanēs balts, vai tev viņš skanēs rozā vai sarkans, pēc tam mainīt. Vai to pirmo impulsu, ko radot dod,
ir tās savas titiņa krāsas, tātad titiņš krāso, un tu vari pašpikot, kā titiņš krāso, bet pēc tam pats izdara savu to izvēli un nepalikt varbūt ar to tikai asociāciju, ka tās būs tikai tās varavīksnes, bet es zinu, ka arī instrumentiem ir ļoti interesanti, tātad, ja jūs darbojaties ar šīm trubām vai ar metalofoniem, jums ir vajadzīgs tieši tās krāsas, kādas firmas metalofons jūs esat nopirkuši, kādas firmas zvaniņus esat nopirkuši. Tāpēc mēs centīsimies izveidot arī programmu nākotnē, kur jūs varēsiet izvēlēties paši interaktīvi šīs krāsas, kur tad arī būs. Un beigās jau arī melnbaltu uztaisīt vecākajām klasēm, kas ir vērts, un sirsnīgs paldies, jo tiešām es zinu, ka jūs neesat vienīgā, kas dalās ar šo situāciju, jo es zinu ar savu instrumentāriju, man viņš ir super vienmēr krāsains, jo metalofons savādāks, zvaniņš ir savādāks, jebkuru instrumentiņu, kuru nopērkam, tās trubiņas ir savādākas, tāpēc, jā, tas ir tiešām atšķirīgs no firmas, un es saprotu to izaicinājumu, es sevišķi arī pirmskolās, tāpēc to ir noteikti vērts ieviest, un sirsnīgs paldies, ka es pacēlu tādu jautājumu. Jā, jo mēs saprotam, ka tas ir aktuāli, un ka tas ir nepieciešams. Jā, droši, ja ir vēl kāds jautājums, kāda ideja, jo ir vērts arī padalīties ar idejām, jo katru ideju īstenībā es cenšos arī iepaustot. Arī sociālos tīklos jūs droši varat apstīties radot mūziku jaunumos, cenšos dalīties arī ar katru skolotāju, jo tas ir tiešām fantastiski, kādas idejas jūs rakstat arī man un dalaties, jo tas atspoguļojās tālāk arī skolēnos. Un šis aplis man ļoti patīk. Sirsniņas simbols, bet paplašot to, tas ir tiešām tāds nebeidzams aplis, ko ir vērts dot, ieguldīt izglītībai. Tāpēc sirsnīgs paldies ikvienam, kas ir bijis un ir dalījies un turpinās dalīties. Tiešām sirsnīgs paldies arī Edīte un ikvienam, kas tiešām ir klausījies. Jo tās idejas tiešām vairo idejas, un bērni tiešām dod šīs idejas, un es sapratu, ka nevajag viņus turēt pūrā, ir vairāk jādalās, tāpēc arī ir tapis radot mūzika ar visām šīm idejām, kas noteikti vēl turpināsies, jo radot.lv ir attīstībā, mēs veidojam, mūžīgi veidojam, un pievienojam tas, kas jums ir svarīgi, un jau tagad paldies, ka jūs tiešām palūdzāt un ierakstījāt ar šiem jautājumiem, un arī nebaidīties uzdot jautājumus, un to arī bērniem aktivizēt, ka viņiem ir vērts vienmēr nebaidīties, radīt tādu vidi, kurā ir draudzīgi, mēs ik viens varam tiešām dalīties, un tas ir ar dažādiem šiem instantiem instrumentiem, kā mēs varam tad pavilkt šo atklātību ārā, jo tas smagums, kas ir bieži vien mums tā noslēgtība sevī, ir ļoti, ļoti tāda grūta, un mēs ilgi nespējam būt tā kā aizvērti. Tāpēc atvērta radīšanas process ir mūsu mērķis, ar ko pavērst arī Latvijā šo mūzikas izglītību un noteikti turpināt radīt ikvienam un pārsteigt un būt arī kopā jautros brīžos izaicinājumos un tiešām kopā attīstīties. Formas, rondo. Jā, mums starp citu ir rondo forma arī iekļaut. Un šo te var uzreiz izmantot klaviatūrā un mazu meldiņu sakomponēt rondo. Tās pašas tautas dziesmas mēs redzam arī rondo formās un likt visu, jo šī mūzikas teorija ir tik bagāta, ka mums bieži vien liekas, bet tas piemērs nav tāds, kā es gribu, bet to radīt arī šajā interaktīvajā klaviatūrā radot pie radot.lv un izlikt, jo tas jums prasa burtiski saklikšķināt 1 minūti, ātri, viņa ir radīta vienkārši, lai nav sarežģīta. Un ar vienu klikšķi jūs tāpat varat piekļūt pie jebkuras tautas dziesmas, kur ir ievietota radot.lv un paskatīties, bērni, tur ir rondo forma. Mums arī īstenībā mūzikas grāmatiņā radot ir par rondo formu un arī teorijas, starp citu, ir ievietota uz rondo formu zem trešā segmenta. Un ir vērts tiešām tā praktizēt to. Un es esmu sapratusi, ka vislabāk tiešām bērns mācās ar to radot klaviatūru, un tad jūs varat tiešām izpausties jebkuru formu, ko jūs gribat parādīt. Jo bieži vien tajās nošu materiālā, kas nekustās un neskan, viņam nav skaidrs, bet paskatāmies kopā. Jo, piemēram, mēs grāmatiņā arī varam teikt no 4. līdz 6. taktī, un kāds iespējams nav aizskaitījis.
un kādam nav skaidrs, kur tas periods atkārtojas, bet šeit mēs ievelkam, mēs ar pēli kaut vai parādām, vai mēs tātad projektorā ar pēli mēs parādām, bet interaktīvā tāfelē mēs pārvelkam, mēs uzīmējam, un bērns kaut vai ar pirkstu atnāk un izvelk visiem un parāda. Nopērkams grāmatas, tātad mums ir 1 līdz 3. Šeit mēs arī esam apstājušies ar grāmatām, jo esam sapratuši, ka 4 līdz 6 arī ir materiāli, ko ir vērts papildināt. Un tā printēšana ir bieži vien uzliekama uz ekrānu un pārzīmējam. Un šobrīd plānā nav veidot 4 līdz 6 grāmatiņu, bet ir plānā veids interaktīvo 7 līdz 9. Un iespējams nākotnē, varbūt arī pirmskolas tiešām arī bērndārdus apvienot. Un nevar zināt, kur tie ceļi vedīs. Bet ar atbalstu noteikti un idejām mēs spējam turpināt mūsu ģimenes uzņēmumu. Un es teikšu, ka grāmatiņas ir bijis superīgs tāds pirmais sākums, ar ko mēs esam sākuši, kā Radot mūzika sākās 2017. gadā. Un mēs tikai viņu paspējam izdot 2020. gadā. Viņai 3 gadiņi jau, pirmai grāmatai ar darbu burtnīcu un nožu burtnīcu. Un tā tad mūsu paši produktiņi. Bet tiešām esam sapratuši, ka ļoti klientiem patīk interaktīvā vide, ka viss kaut kā virzās uz to interaktīvo, ka bieži vien arī tās grāmatiņas, viņas sapirkt skolai ir izaicinājums, un arī tas, ka, teiksim tā, ne katram skolēnam viņa beigās ir mājās, un tad ir puņķi un asaras, bet ja ir interaktīvā vide, jebkurš piekļūst, jebkurš izmanto, un tiešām viss ir apmierināti, un tā interaktīvā vide kaut kā mēs pēc klientu pieprasījumu to arī turpinām ražot, un pievēršamies tiešām radot.lv. Bet joprojām grāmatas ir pieejamas no 1. līdz 3. klasē, viņas droši iegādāties. Bet vecākajām klasēm redz, kā mēs skatāmies, tie bērni tā aug tik interesanti, un viņi ir jau ar pirkstiņiem, ar nadziņiem iekšā tehnoloģijās, un viņiem jau bieži vien tā grāmata, kas ir statīva, varbūt tajā brīdī neuzrunā, un viņam jādarbojas, jo jādarbojas praktiski. Un tad tajās stundās ir vieglāk savākt tiešām, ka ir projektors vai interaktīvā tāfela vai tas dators, kurā ieskatīties un smelties tās idejas. Pagaidām šādi tas ir. Redzēsim, kur tā nākotne virzīs, un noteikti pēc pieprasījuma mēs arī veidojam šo te visu. Tāpēc noteikti dalieties, kas jums ir svarīgs, un noteikti ikvienu vēstules izlasu. Es atbildu, un sirsnīgs paldies par iedvesmām. Jo tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi. Mums kā radītājiem, jo mēs radām tieši jums, un lai pašam tam skolotājiem, tam jums, kā skolotājiem un bērnam, tiešām tas process ir vislabākais, vispatīkamākais un attīstošais, tā lai jūs kopā virzaties, lai tā mūzika ir tiešām prieks, ar ko var kopā tiešām dalīties. Es ceru, ka pozitīvais lādiņš ir uz visu gadu. To es jums novēlu un tādu sirdsmieru un tādu atvērtību radošumam. Jo bērni ir tiešām burvīgi, skolotāji burvīgi, mums to tik jāplaš vairāk vaļā ar dažādiem uzdevumiem, ar šīm tehnikām, kas palīdz. Jo bieži vien tāds statiskais mūs uzliek tādu sasprindzinājumu, bet šeit mums ir jāatbrīvojas un jādarbojas. Sirsnīgs paldies ikvienam. Paldies. Man prieks tiešām redzēt, ka esat guvuši idejas un galvenais, to radošuma sparu, ko vēlos nodot ikvienam. Tātad, par tām saitēm ir tā, ka tātad bērnam ir jābūt piekļuvēji. Lai viņš tiktu pie tās saites, viņam ir jābūt piekļuvēji. Tāpēc lielās bija tās pakas grupa un koris, ar kuru jūs ievedat arī e-klasē un tiekat, lai viņš viņu redz. Paldies par jautājumu, jo šajā situācijā skolēnam ir jātiek pie viņa.
Bet tas ir tiešām mājās, lai viņš var mājās darboties. Un pēc rādījumiem, jā, mēs zinām, cik procentu bieži vien vai nu skolā nav, vai, protams, ir citos pulciņos. Un tāpēc arī radīta šī ērtā e-klases piekļuve ikvienam. Lai noder, lai tiešām noder un lai skolēni ar prieku darbojās un iedvesmojās jūsu kopējiem mērķiem. Jā, īstenībā to var arī nopirkt vecāks, bet tātad situācijā parasti skola to nopērk. Jo, norganizēt varbūt katrai klasei, tā kā katrs vecāks, kas nopērk, tad, ir tāds plāns, bet to īstenībā citi ir izdarījuši, bet parasti skola tiešām nopērk, aktivizē uz interaktīvo materiālu bāzes. Un tad ik viens tiek, un jūs tikai e-klasē iekopējat šos linkus, copy paste, un jūsu darbs beidzās ar to. Jums nav tiešām jāveido un jāsūta, jo tad, laiks, mēs zinām, kā ir darba lapām, laiks, es ļoti labi zinu, kā tas ir, jo katra darba lapa ir izveidota, un tiešām tie linki palīdz ļoti ātri, arī video linki ļoti ātri palīdz, jo video links ir īstenībā ļoti interesants. Viņš ir tieši radīts tā, ka tas bērns jūtās, kā viņš ir klasē, un tā stunda tiek viņam tās 2-3 minūtes aši novadītas, lai viņš saprot, kas tur jādarbojās. Jā, tāpēc noteikti stāstiet, ja izdodas ar linkiem, cik tas ir ērti. Jā, jo links ir, atkal jums ir laiks, ienakomēts, jums tikai e-klasē ir visiem jāpadalās ar šo linku. Arī mājās viņi arī īstenībā atkārto to, jo bieži vien mēs zinām, ka kaut kas ir, vai kāds ir aizgājis no klases, vai nav koncentrējies. Jā, šī opcija ir. Ja vairāk jautājumu nav, es ļoti ceru sagaidīt idejas un jautājumus varbūt pēc tam, tā, ka jūs darbosieties, noteikti atsūtiet man, jo tā arī radot mūzika papliet kopā ar jums. Tāpēc sirsnīgs paldies ikvienam un ceru, ka viss ir skaidrs, bet skaidrs ir vienmēr tā, ka mēs paši daram. Tā ir vislabāk un tā arī mēs labāk tiešām saprotam. Jā, starp citu, Sibelius ir fantastiska programma. Arī es varu ieteikt vēl vienu, ir MūsKurs. Mīnus tas, ka varbūt bērniem ir sarežģīti. Tur ir ļoti daudz, teiksim tā, terminoloģija. Tur ir salikts ļoti daudz nošilgumi, tur ir tādām kolonām un mazliet nav tā, ka jūs vienā kliksītī to dabūsiet. Bet es noteikti varu ieteikt stundās arī šīs programmas izmantot. Gan Sibelius un meklēt arī notis, un arī MūsKurs. Ne tikai Sibelius, īstenībā ir sarežģītāka programma. Man, kad es rakstīju grāmatu, es rakstīju MūsKurā. Un man ļoti patīk MūsKurs, tāpēc noteikti es atceros īstenībā, man mamma darbojas ar Sibelius, un tā kā es bērnībā skatījos, man likās, cik sarežģīti, un es viņu mēģināju, viņi ir sarežģītāki, mums arī akadēmijā viņu mācīja. Bet MūsKurs arī ir piepildīts ar ļoti daudz, viņš nav paredzēts bērnam. Piemēram, 1. klasē vai 9. klasēs tur prāts vienkārši uzsprāgs. Tā kā tu ieej un redzi to sistēmu, pirmkārt tev jāvelk ļoti ilgs laiks, lai viņu apgūtu. Un bet plus ir tāds, ka jūs kā skolotājs, ja jūs gribat ļoti mazas nianses, kā crescendo, diminuendo, jūs varat pielikt jebkādu papildus izrotājumu, ko jūs tik vien vēlties, tiešām sarežģītu klasiskās mūzikas, kas ir vidusskolām. Es iesaku tiešām mūzikas vidusskolām, mūzikas augstskolā to tā kā mācīties, apgūt, jo tur ir super, ko jūs varat paveikt. Tiešām Beethovena skaņdarbus, visus izrotājumus, bet parastajās skolās vai mazākajās klasēs mūzikas skolā šis ir pa daudz, un šo visu vajag novākt tad, kad mēs radām, un tālāk jau mēs uzzinām, kas ir tie papildus rīki. Tāpēc radot.lv bija šis mērķis, ka mēs esam gatavi stundai, mēs radām, mēs vienkārši nekas nav pa daudz, ir klaviatūriņa, ir temps, taktsmērs, instrumenti, un mēs sākam. Un es sevišķi, ja jums ir projektors vai interaktīvā tāfele. Es zinu, procents ir lielāks uz projektoriem, kā es tā novēroju un kopā ar skolotājiem runājam, tad tas ir mazliet vairāk. Bet tiešām ir laimīgi tiem, kam ir interaktīvās tāfeles, jo tas ir kā liela planšeta, un tu tiešām izjūti to vilkšanu, tu izjūti to spēli.
Tas ir kaut kas ļoti interesants, un ja skolā var uzspiest uz to, ka jā, mums vajag interaktīvo tāfeli, tad tas tiešām fantastiski arī mūzikā. Varbūt ne tikai citur priekšmetos, jā, un tiešām aktivizēt to, ka bērns var darboties ne tikai savā burtnīciņā, bet viņš var atnākt un parādīt un mēģināt saprast un iemācīt citiem. Jo kā mēs mācāmies, mēs jau arī mācāmies labāk mācot citus, un arī bērnam dot to iespēju būt tajā priekšā un atbalstīt. Jā, tāpēc noteikti, ja ir kaut kādas platformas, es labprāt arī padalīšos radot mūzikā, kur ik viens skolotājs var par to uzzināt. Mums arī, starp citu, radot.lv ir kopiena, un tā ir arī bez maksas ienākot. Jūs varat dalīties ar savām idejām, un sirsnīgs paldies jau, kas dalās, un es bieži vien pārpaustoju šīs idejas, un sirsnīgs paldies tiešām, jo mūzikas skolotājiem ir svarīgi arī uzzināt jaunākās idejas un kā mēs varam ietekmēt laiku un kā mēs varam aktivizēt bērnos šo interesi, šo atvērtību. Un to mēs bieži vien varam kopā daloties. Jā, tāpēc radot.lv arī ir lielisks sadaļa kopiena. Es varu īstenībā nodemonstrēt, ienākot mana darba virsma. Vienmēr mēs nonākam uz mana darba virsma. Un ja mēs scrollojam, tātad braucam zemē, ir kopiena, kur mēs nesen esam sākuši, un tad šeit mēs dalāmies ar idejām, ar iedvesmām, ja kaut kas radot.lv tiek pievienots, un arī dalāmies ar dažādiem materiāliem, tad ir vērts, jebkurš var ierakstīt, jebkurš tiešām var ierakstīt un pakomentēt, un arī sirsnīgs paldies ikvienam skolotājiem, kas iesūta darbus, jo tas iedvesmo mani, tas iedvesmo apkārtējos, tas iedvesmo arī citus skolotājus, un skolēns var tiešām paskatīties, kā tad kopā tiek radīts, un tad, jā, brīva kopiena, kur arī dalos ar interesantiem video, kā esmu izveidojis radot mūzikas YouTube kanālā. Tāpēc, jā, tātad vēlreiz, ja mēs mēģinām atcerēties, kur tas ir, mana darba virsma vienmēr, ja mēs gribam sākt kursu, bet ja nē, tad mēs apskatāmies, iečakojam kopienu. Ko man jāsaka sirsnīgs paldies ikvienam. Noteikti es ceru jūs redzēt otru puses ekrānam radot.lv, darbojoties, izprotot, saprotot un tiešām radot kopā ar skolēniem, jo ik viens ir radītājs, skolotājs ir radītājs, skolēns, vecāks, un kopā mēs spējam radīt šo pozitīvo vidi un radīt tiešām kopā. Paldies!